Jebkurā gadījumā apsveicu ar 100 dienām pavadītēm, un kādas ir šīs dienas jums šajā jaunajā amatā? Jūs teicāt, tagad jūs bijāt jaunais direktors, tagad jūs esat direktors. Un kā jūs varat paskatīties tas, kas šajās 100 dienās ir izdarīts? Kas ir tāds prātīgs? Pirmkārt jūtos joprojām diezgan satraukts, bet tādā pašā laikā enerģisks un darba spara pilns. Dienas ir bijušas grūtas, jo darba patiešām ir bijis daudz, jo ir bijušas daudz lietas, kas ir jāpārkārto vai jāveido no jauna, un industrija ilgi ir gaidījusi šo mirkli, kad būs rīcība un aktivitāte, un tāpēc arī ir bijis daudz un aktīvi jāmācās, jāapgūst lietas un jāstrādā. No tādām nozīmīgākajām lietām varētu minēt to, ka šī periodā mēs esam sagatavojuši, izsludinājuši un virknē gadījumu arī noslēguši 7 dažādas iepirkumus. Kā nozīmīgākos varētu minēt vietējā turisma atbalsta kampaņu Redzi Latviju runā, Latvijas turisma tēla izstrādes konkurss un ārzemju turisma industrijai speciāli gatavojams ziņu izlaidumi, kurus mums sagatavos profesionāli un dažādās valodās. Jāsaka tā, ka ir bijis arī diezgan intensīvs laiks ar dažādiem pasākumiem, kuros ir bijusi ieplānota man uzstāšanās. Ir bijušas 5 dažādas konferences, tā skaitā reģionu konferences, kultūras ministrijas rīkotā konferences, kur es esmu uzstājies un stāstījis par Latvijas turisma tēla marketinga tēmu. Tā ir bijusi ļoti nozīmīga un interesanta pieredze, jo tas ir licis ļoti saspringti un intensīvi strādāt gan ar pētījumiem, gan arī formēt viedokli, gan arī īstenībā uzklausīt jautājumus un arī kas rosina pārdomas un izpratni par industriju. Tāpat viens liels un, es domāju, industrijai nozīmīgs pasākums ir tas, ka mums ir saskaņots izstāžu plāns nākamajam gadam, kur principi sadarbības ir mainījušies, un es ceru, ka tas nesīs pozitīvu rezultātu. Arī papildus vēl vienu izstādi organizējam šogad, kas bija ārpus plāna, tieši World Travel Market Londonā, kur mēs arī pamainījām formātu un uzstājāmies savādākā veidā, kas guva ļoti pozitīvu atzinību no industrijas pārstāvjiem. Un es domāju, ka bija labs tests, labs pilotu projekts, lai pamainītu principus un veidu, kā mēs piedalāmies izstādēs. Un tas būtiskākais darbs, kas droši vien šīs dienas ir veltītas, un tas rezultāts, acīm redzot, galvenais ir darbs pie fóruma, mārketinga stratēģijas izstrāde un nākamā gada plāns, kur, acīm redzot, industrija gaida to, kā tad mēs tālāk virzīsimies, kurā virzienā tad turisma tēls attīstīsies un ko mēs kā industrija krīzes apstākļos veiksim, kādas ir šīs darbības, kādi ir šie plāni. It sevišķi ņemot vērā to, ka Rīga ir uzsākusi savas aktivitātes un ir daudz dažādu viedokļu par to, cik tas ir bijis veiksmīgi, cik tas ir bijis svarīgi, bet es gribētu teikt, ka jebkura darbība, kas notiek turisma labā, šobrīd ir ļoti svarīga, un šeit ir jāatrod šie kopīgie spēki un jāliek kopā un jāvirza tā darbība, lai mēs piesaistām tos turistus gan Rīgai, gan Latvijai. Man būtu vēl tāds jautājums, kas jums šobrīd ir tie labākie padomdevēji jūsu biznesā? Jāsaka tā, ka es domāju, ka ļoti veiksmīgs ir bijis tieši tas darbs, kad ir izveidota aģentūras konsultatīvā padome, kurā piedalās deleģēti industrijas pārstāvi, un ir izveidots tāds kā apaļais galds, kur piedalās gan turisma industrijas profesionāļi, gan mārketinga industrijas pārstāvi, gan arī ministrijas pārstāvi. Un tas ir tāds labs darba instruments, kur var dažādas lietas likt galdā, diskutēt un, jāsaka godīgi,
Es esmu patiešām pateicīgs par to, cik šie aizņemtie industrijas pārstāvji daudz velta laiku un enerģijas šo darbu veikšanai, kas no otras puses rada cerību, ka šī visa lieta kustās un virzās reāli un rezultāts neizpaliks. Jā, mēs tad jau intervijā noskaidrojām dažus jautājumus un intereses pēc uzdeva arī par šo, cik vajadzīgs būtu jums naudas. Es jau arī nosaucētu šo skaitli, kas būtu optimāli. Tas princips, kādā veidā mēs nonākam līdz naudām, ir divējāds. Vai nu mēs skatāmies uz to, cik mūsu konkurenti tērē, un tad mēs mēģinām ar šiem līdzekļiem rīkoties veiksmīgāk un prātīgāk nekā konkurenti, vai arī mēs rēķinām, kas ir tās nepieciešamās darbības, un tad aprēķinām to budžetu, ar kuru mēs varam darboties. Es pēc savas dabas esmu, varbūt zināmā mērā piesardzīgs cilvēks, tāpēc es varbūt nosaukšu kādam liksies pieticīgus skaitļus, bet 3 līdz 5 miljonu latu, es domāju, ka tas ir tas budžets, ar kuru varētu rīkoties un varētu darboties. Protams, pie nosacījuma, ka tas nav kampaņveidīgs pasākums, bet tas ir sistemātiski investīcija, ar kuru var plānot rīcību ilgtermiņā. Okay. Kā jūs paši ceļojat? Vai bieži ceļojat un uz kurieni ceļojat? Jāsaka godīgi, ka man patīk ļoti ceļot, un man īstenībā patīk būt kustībā. Un, protams, ka tās labākās iespējas un tās mīļākās iespējas ir ceļot tepat pa Latviju. Nevienu gadu neesmu palaidis garām pieneņu ziedēšanas laiku, vai rapša ziedēšanas laiku, vai skaisto rudeni, kad ir tik grazna Latvija. Bet jāsaka, ka manas intereses nav, vai arī var teikt, iespējas aprobežojušās tikai ar Latviju. Es esmu diezgan daudz ceļojis arī pa pasauli, un tas, manuprāt, ir ļoti labi noderējis tieši šajā darbā, jo tas dod to iespēju paskatīties uz savu dzimteni arī no malas, un paskatīties arī salīdzinājumā. Un pēdējais, tad kāds būtu īsts novēlējums turisma industrijai? Ko jūs vēlētos no viņas pēc šīm 100 dienām? Vai ir vajadzīgs atbalsts vai vēl kaut ko? Ko jūs gribētu vairāk no turisma industrijas? Pavisam īsti tā. Es domāju, ka es gribētu novēlēt to, lai turisma industrija izveido kopīgu izpratni par to, kas ir mūsu kopīgais darbs. Un mūsu kopīgais darbs ir vienkāršs. Visiem kopā strādāt, lai tas turists atbrauktu uz Latviju un tad domāt par to, pie kā viņš nonāks. Okay. Labi, paldies!